es nezinu, vai Aboliņkungs atcerās, mēs pirms 4 gadiem runājām par Krievu presi Latvijā. Arī 4 gadi pagājuši, jaunākie dati, kas bija, tagad tikko kompānijā, kas saucās Kanters un tagad saucās 55 Blue, pa kuriem mēs rādītos tos radiodatus. Aiz žurnāla ieva un minot cieši uz pēdām privātai dzīvei, šis ir 3. lasītākais ar lielāku auditoriju Latvijas Republikā izdevums. Es nesaku, šis ir jaunākais numurs, ja? Es nesaku, ka tie kaut kas pretvalstis. Es pat, droši vien, kad Aboliņkungs varbūt atrast te kaut kādu slēpto, varbūt dezinformāciju kaut kur vienā otrā gabalā, ja tur par Latvijas armiju pirms 40. gada varbūt neatrast, ja? Bet principā, šis un toreiz viss sēdēni teica, īsti labi nav. Jūs sakat to pašu? Es saku to pašu, bet NPLP, diemžēl, nav atbildīgi par drukāto presi. Mēs kā pilsoņi. Es teiktu, ja tas ir vai nu Saeimas vai ministrijas jautājums, tā ir mēdīju politika, jo NPLP atbild par elektroniskiem mēdījiem. Avīzes, tas ir tad, kad Saeima nolems vai kultūras ministrija rosinās, tad arī kaut kas mainīt. Tas nav pieņemami. Man nav sajūts arī paskatoties citsevies, ka viņas baigi cīnās pret dezinformāciju. Viņas to nedara. Viņas sadzīviski jautājumi, visādi vēsturi. Viņas pilnīgi noteikti necīnās, un es teiktu, ka tas saturs, ja viņš būtu pretvalstisks, kā jūs teicāt, tad droši vien ierastos drošības dienests, bet viņš ir ļoti uz robežas. Viņš ir ļoti. Bet tajā pašpietiekamības mērījumā šis izdevums arī ietilpa. Kopumā plašsaziņas līdzekļi kopumā